Kopš 2001. gada Monsanto firma publicē dokumentu, ko sauc pledge. Tas ir solījums. It kā ētikas harta, kura attaisnodama savas darbības metodes cenšas atbildēt viņas apstrīdētājiem. Pašā opozīcijas centrā ir tīpaši patentu jautājums. Patentes, ko Monsanto nosauc par savām intelektuālām tiesībām, tās, kas aizstāv viņas investmentus. Ziemeļamerikā katram zemniekam, kas pērk transģēniskās sēklas, ir jāparaksta līgums par izlietošanas tehnoloģiju, kur viņš apsolās respektēt kompānijas iegūto pārveidotā gēna patenti. Džons Hopmans. Amerikāņu likums par patentēm aizsargā GMO. Tāpēc man nav tiesības paglabāt sēklas, lai tās sētu nākošā gadā. Tās ir Monsanto un biotehnoloģijas firmu aizsardzība, jo viņas ir investējušas miljonu un miljonu dolāru, lai radītu šo jauno tehnoloģiju. Bet kā Monsanto firma var zināt, ja kāds viņas sēklas ir no jauna sejas? Es nemāku atbildēt uz šo jautājumu. Kādā veidā var uzzināt, kā šīs sēklas ir no jaunas sētas? Tas priekš Monsanto ir labs jautājums. Šis jautājums ir tik delikāts, ka Monsanto labāk to ignorē, tā vietā taisot skaistus solījumus. Gādienā, kad šķirnes mums pieder un netīšā veidā parādītos zemnieka laukos, mēs nosolāmies atrast risinājumu, kas apmierinās tikpat labi zemnieku kā Monsanto. Realitāte izliekās nemazam nav tik izdiliska. Vašingtonas pārtikas drošības centrs publicēja pētījumu par zemniekiem, kurus Monsanto apsūdz par sēklu patentes nerespektēšanu. Tanī bija recenzētas vismaz kādus 100 procedūras un daudzi bankroti. Starp upuriem Troy Rošs, Indiānas štata zemnieks. Troy Rošs. Mans stāsts iesākās 99. gadā. Viens džentelmens, un šis vārds neatbilst tam cilvēkam, ienāca manu vecāku saimniecībā. Viņš teicās, ka esot privāti detektīvs, strādājot priekš Monsanto firmas rēķina un vedot anketu par zemniekiem, kurus firma turēja aizdomās par ievāktās ražas graudu daļēju piesavināšanos. Viņš taisni jautāja, vai mēs to būtu darījuši. Mēs atbildējām, ka nē, viņam rādot mūsu nezāļu indes un sēkļu rēķinus. Mēs pat viņam pārdevēju vārdus un adreses rādījām, lai viņš visu pārbauda, bet viņš to atteicās darīt. Pēc šī incidenta Monsanto mūsu ģimeni iesūdzēja tiesā. Monsanto cieda dokumentus, kuri pretendēja, it kā būtu analīžu rezultāti uz mūsu saimniecībā ievāktiem paraugiem. Lai dabūtu šīs proves, Monsanto aģents tātad ir ienācis mūsu zemē bez mūsu atļaujas, un tātad viņš tās proves ir nozadzis. Es atceros, ka to gadu mēs bijām apsējuši 200 hektāru ar Andopredī soju. Tas bija līgums, ko mēs bijām ar kādu sēklu pārdevēju parakstījuši, lai pavairotu sēklas. Līgums bija ļoti precīzs. Viņš norādīja zemes gabalus, kur mums bija jāsēj, tas bija viegli to pārbaudīt, un viss to zināja. Kāpēc jūs pieņēmāt miera vienošanos ar Monsanto? Pēc 2 gadiem ar pus cīņas mana ģimene bija pilnīgi sabrukusi stresa dēļ. Firmas rīcība apdraudēja mūsu 5 ģenerāciju darbu. Ja Monsanto būtu vinnējusi, mēs būtu visu pāraudējuši. Viņi būtu mums visu paņēmuši. Troy Rošs un David Ryan šodien rīkojas ar parastām sojas sēklām. Abi divi viņi ir cietuši no tās augtās ģēnu policijas, ko Monsanto ir izveidojusi, lai spaidu kārtā lauksaimniecībās panāktu savu kārtību. Ģēnu policija terorizē amerikāņu zemniekus, kuri denuncē totalitāro pasauli, kur dominē GMO.
Trauj, man šeit ir bildes, kuras es gribētu, ka tu redzi. Redz, ko es izdarīju, lai viņiem neļautu ienākt uz manām zemēm. Tas bija jūlijā 23. gadā. Viņi pie mums ienāca pievakarē ap 7. Kas atnāca? Monsanto pārstāvji. Viņi man parādīja savas vizītkartes un uzstādīja dažus jautājumus par maniem sojas un kukurūzas laukiem, un kur es pārdodot manu ražu. Es teicu, ok, mēs vairāk tālāk neturpinam sarunu. Patentes ir visu pārmainījušas. Viņi sagrāva uzticību, kas agrāk uzturējās starp kaimiņiem. Personīgi es šodien sarunājos tikai ar 2 zemniekiem, ar kuriem es jūtos tūšs. Vai zemniekiem ir tiešām bailes? Protams, ka viņiem ir bailes. Ir gluži neiespējams aizstāvēties pret šo firmu. Viņi ir izveidojuši industriju, kuras vienīgais mērķis ir sagraut zemnieku dzīvi. Visiem ir bailes. Jums ir bailes, piemēram, ka kāds kaimiņš jūs nodod? Jā. Tiešām? Jā, tiešām. Pietiek tikai telefonā uzsist 1800 Monsanto. Nē, piedošana, 1800 Roundup. Es atceros, ka viņi zemniekiem piekodināja izsaukt šo bezmaksas telefonu, lai viens otru nodotu. Kāpēc Monsanto visus to dara? Viņi to dara, lai varētu visu kontrolēt. Visas sēklas? Jā, viņi grib kontrolēt sēklas. Viņa grib piesavināties visu dzīvo radību. Tas nozīmē mūsu uztura visus pamatus. Viņi grib piesavināties visu pārtiku, visu uztura apgādi. Starp 95. un 5. gadu Monsanto atpirka kādas 50 sēklu ražošanas kompānijas visā pasaulē. Galvenās attiecās uz sojas, kukurūzas, kotona, kviešu sēklām, bet arī dārzāju, tomātu, kartupeļu, sorgo. Daudzās vietās cilvēki šodien uztraucās par šo monopolu, kurš pašās beigās nozīmētu pilnīgi vienkāršu dabisko sēklu izzušanu. Tas, protams, nesot Monsanto uzskats, tā aizstāvot tikai biotehnoloģijas labumus, ir tīpaši valstīs, kuras pašlaik attīstās, kā piemēram Indija. Mūsu produkti ienes lielus ekonomiskus profītus neviens tikai lielajiem ražotājiem, bet arī mazajiem. Parasti ar viņiem var panākt labākas kvalitātes ražu un lielāku produktivitāti. Indija ir 3. pasaules kotona ražotāja. 99. gadā Monsanto atpirka Maikurt, Indijas vislielāko kotona sēklu kompāniju. 2 gadus vēlāk Indijas valdība atļāvās sēt BT kotona sēklas ar nosaukumu Bolgard, kuras bija ģenētiski modificētas, lai ražotu insektu pretindi ar nolūku apturēt amerikāņu kotonas tārpa uzbrukumu. Bolgard jūs aizsargā 24 stundas uz 24. Dienu naktī rēkāts spēks Bolgartam, mazāk apsmidzināšanas, vairāk profītu, Bolgarta kotona sēklām ir spēja uzvarēt insektus. Kopš 2001. gada Kiran Sakan un Abdul Gajun ikdienā izseko traģēdiskā kotona audzēšanu pie mazajiem Varangai distrikta ražotājiem. Katru gadu abi agronomi publicē atskaites, kas salīdzina BT kotona un konvencionālā kotona produktivitāti un ražošanas izmaksas. 6. gadā slimības izpostīja visu traģēdisko kotona ražu. Kiran Sakan. Šie Bolgarta lauka stādi ir inficēti ar krizostomiju, rizoktoniju. Pretēji veselam stādam stiebra iekšpusē ir cīpslaina. Tā ir tipiska šīs slimības parādība. Abdul Gajum. Visi zemnieki saka, ka viņi tā saukto nav nekad redzējuši. Pētījumā, ko mēs vadījām 1. gadā, mēs ieraudzījām šo slimību tikai pie pāris BT kotona stādos, bet ar laiku šī slimība izplatījās, un šodien mēs to novērojam nevien tikai traģēdiskā BT kotona laukos, bet arī dabiskajos laukos.